Atlasām labākos! Alberta koledžā 50 budžeta vietas! Alberta koledža tā ir pirmā privātā koledža Latvijā, kas no saviem resursiem jau no 2010. gada piedāvā savu budžeta vietu programmu. Šogad Alberta koledžā būs iespēja pieteikties 50 budžeta vietām. Mācām labākos! Alberta koledžā 1000 studentu! Mēs lepojamies ar saviem studentiem. Alberta koledžas studenti veido izklaides raidījumus un jauniešu ziņas populāriem TV kanāliem. Studenti ir radījuši savu kinofestivālu, izstrādā reālus biznesa plānus un veic mārketinga pētījumus vadošiem Latvijas uzņēmumiem. Organizē labdarības projektus bāriņiem, uzvar sacensībās un, protams, viņi iemīlas. Atbalstām labākos! 30% atlaide studijām visiem 2012. gada vidusskolu absolventiem. Alberta koledža atbalsta jauniešus, kuri augst pēc zināšanām, neapstājas pie sasniegtā, izvirza aizvien jaunus mērķus un uzreiz pēc vidusskolas izlēmj iegūt augstāko izglītību. Šogad visiem 2012. gada absolventiem 30% atlaides studijām 2012. un 2013. mācību gadā. Aicinām labākos! Alberta koledžā strādā 80 profesionāļi. Mums ir svarīgi, lai Alberta koledžas studenti varētu mācīties ne tikai no labiem teorētiķiem, bet jo īpaši no praktiķiem, savas nozares vadošajiem speciālistiem. Piemēram, mūzikas producēšanu iespējams apgūt pie prāta vētras menedžeres Gunas Zučikas. Žurnālistikas noslēpumus atklāja avīzes Diena tēvs Viktors Daugmalis. E-komerciju vada bijusī īpašo uzdevumu ministre elektroniskajās pārvaldes lietās Ina Gudele. Radām labākās! Alberta koledžā 11 studiju programmas. Izvēloties savu augstskolu, pats galvenais ir saprast, ko šī izglītība dos tev un kā tā spēs mainīt tavu dzīvi. Absolvējot Alberta koledžu, tu varēsi turpināt savus studijas vai strādāt izvēlētajā specialitātē. Tiesību zinības, darījumu juridisks nodrošinājums. Programma ir vērtīga ne tikai tiem, kas plāno sasaistīt savu dzīvi ar jurisprudenci, bet ir nepieciešama arī tiem, kas strādā citā sfērā un jūt nepieciešamību pēc juridiskām zināšanām. 2 gadu laikā nevar sagatavot plašu profilu juristus, tādēļ mēs koncentrējāmies uz īpaši pieprasīto un nepieciešamo – līguma sagatavošana, noslēgšana un aizsardzība. Datorspēļu izstrāde un attīstība. Šī ir unikāla studiju programma, kurā apvienotas informācijas tehnoloģijas, māksla un menedžments. Studentam būs iespēja kopā ar Latvijas un Eiropas Savienības profesionāļiem izstrādāt savu datorspēli un virzīt to tirgu. Izklaides industrijas vadība un producēšana. Darbs izklaides industrijā ir ļoti radošs. Koncertu, festivālu, izstāžu un dažādu izklaides un lietišu pasākumu organizēšana, mūzikas klubu, kino un televīzijas projektu producēšana, TV raidījumu veidošana. Tie ir tikai daži piemēri, kur koledžas absolvents var realizēt savus talantus. Kultūras turisma vadība. Kultūras turisma organizātoru darba iespējas ir ļoti plašas, sākot ar valsts un pašvaldību turisma institūcijām, turisma aģentūrām vai turisma informācijas centriem, beidzot ar sava uzņēmumu dibināšanu un vadīšanu. Šajā programmā liela uzmanība tiek vērsta uz svešvalodu apguvi, kas nākotnē palīdzēs atrast darbu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu un starptautiskajos uzņēmumos. Mārketings un tā inovācijas. Izvēloties mārketinga studijas Alberta koledžā, tu kļūsi pieprasīts vidējos un lielos uzņēmumos vai organizācijās, kuri plašas tālākās izaugsmes iespējas ar konkurētspējīgu atalgojumu. Vari sākt kā mārketinga speciālists, kļūt par nodaļas vai departamenta vadītāju un nākotnē pat par uzņēmumu vai organizācijas vadītāju, kā arī balstoties uz iegūtajām mārketinga zināšanām, veiksmīgi veidot pat savu uzņēmumu. Programmēšana un datortīklu administrēšana. Kvalificēti programmētāji vienmēr ir pieprasīti darba tirgū gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Programmētāji var strādāt gan specializētos uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmu izstrādi, uzdevumu risināšanai visdažādākajās sfērās, gan, piemēram, arī bankās, izglītībā, policijā, kā arī strādāt individuāli. Sabiedriskās attiecības.
sabiedrisko attiecību profesionāļi kļūst pieprasītāki darba tirgū, jo uzņēmumi arvien vairāk apzinās sabiedrisko attiecību nozīmi, konkurētspējas nodrošināšanā un attīstībā. Sabiedrisko attiecību speciālisti veido uzņēmumu tēlu, rūpējas par tā reputāciju, veido attiecības ar mēdījiem, organizē uzņēmumu vai institūcijas ārējo un iekšējo komunikāciju, apgūstot programmu personāla darba organizāciju. Personāla speciālisti var strādāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, organizējot personāla piesaisti un atlasi, nosakot apmācību vajadzības un organizējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, novērtējot personāla darba efektivitāti, pētot darbinieku apmierinātību, pilnveidojot darbinieku motivēšanas sistēmu. Mazo uzņēmumu ekonomika un organizācija. Uzņēmējdarbību programmas absolventiem paveras plašs darba iespēju spektrs visās nozarēs, sākot ar valsts un pašvaldības iestādēm, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem, bankām, turisma firmām un beidzot ar savu uzņēmumu dibināšanu un vadīšanu, kas mūsdienās ir kļuvusi īpaši aktuāli. Grāmatvedība un nodokļi. Grāmatvedības speciālisti vienmēr bija, ir un būs pieprasīti darba tirgu. Apgūstot šo specialitāti paveras plašas darba iespējas valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, audita un apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos. Vairāk par Alberta koledžu noteikti uzzināsi koledžas mājaslapā www.albertakoledža.lv. Esi laipni gaidīts ciemos Alberta koledžā Rīgā, Skolas ielā 22.